Jauki. Tātad faktiski tātad par kosmosa tehnoloģiju attīstību un kosmosa apgūli, kas, protams, reducējas pamatā uz raķetēm. Beigās arī mazliet par citām lietām, bet mēģināju veikt tādu apkopojumu. Par to, kas tad pēdējā laikā ir noticis, līdzīgi, bet ne tāda stāstījums man jau ir bijis, bet šeit tagad ir tad atjaunot versiju ar visiem pēdējiem notikumiem. Te ir tātad pirmās daļas satura rādītājs, ja tā varētu teikt. Un tad sākam ar vulkānu Centauru. Ja atceramies, tad pirms kāda laika, tas bija šķiet pagājušā gadā, bija pirmais lidojums, un tad bija arī otrais. Un faktiski līdz ar to šī raķete ir atzīta par certificētu ASV valsts pasūtījumam, ja tā var teikt. Un tā ir tāda lieta, kas ir labi tādā ziņā, ka viņi tagad varēs izmantot United Launch Alliance pakalpojumus, lai nogādātu kosmosā dažādas slepenās kravas. Un kā jau zinām, šī raķeta aizstāja tātad gan Atlas 5, gan Delta 4, Saimes abas. Atlas 5 vēl turpinās izmantot, bet tikai Boeing Starliner nogādāšanai kosmosā ar nosacījumu, ja tas projekts netiks pārtraukts. Bet pagaidām par to informācijas nav, ka būtu teikts, ka vairs Starliners nelidos, vienkārši tur skaidrs, ka paies laiks, kamēr sakārtos tur jautājums, kas saistīti ar manevru dzinējiem, kā atceramies, viņi tur pārkars un bija programmatūras problēmas, līdz ar to laiks paies, bet es prognozēju, ka kaut kad jau vēl viņš lidos. Protams, tagad ir izmaiņas ASV, tur politisks varbūt, ka tas būs iemesls, kāpēc ne, bet gan jau, ka lidos. Lūk. Un tātad, kas bija interesanti tajā otrajā certifikācijas lidojumā, tā lidojuma laikā raķetei tātad bija divi šie cietvielu pātrinātāji. Vienam no tiem pātrinātājiem notrūka sprausla, tā, kas to gāzu strūklu tātad formē un novirza tajā virzienā, kur vajag. Un interesanti, ka tas, protams, ietekmēja šī pātrinātāja veiktspēju, bet to spēja kompensēt raķetes, tātad tie divi Blue BR4 dzinēji, kas ir tātad tajā centrālajā pirmajā pakāpē. Turklāt tas cietvielu pātrinātājs arī bez visas šīs sprauslas turpināja darboties un nodrošināt vilkumi. Un rezultātā raķete tāpat sasniedza vajadzīgu orbītu, viss misija tika izpildīta, bišķi ilgāk padarbināja galvenos dzinējus, viss bija kārtībā. Tā kā tāds piemērs tādai noturībai pret negadījumu. Un šeit attēlā arī redzams tieši tas brīdis, kad tā sprausla notrūkst un uztais tādu uguņošanu nelielu tajā, kas faktiski 37. sekundē. Un tātad vulkāna Centaurs šajā gadā ir paredzēto 15 lidojumi, tā kā raķete tagad ir certificēta un tiks izmantot, daudz. Nākamā raķete, par ko jārunā, ir Ariane 6, kurai, protams, arī zināms, ka pirmais lidojums bija, bet, un ja būtu viss bijis kā vajag, tad būtu noticis arī otrais lidojums, jau šobrīd tas laikam bija plānots aizvakar vai vakar. Katrā ziņā pāris dienu pēdējā laikā bija tam jānotiek. Šobrīd zināms, ka starts pārcelts uz rītdienu, 6. datumu. Un kāds ir iemesls tam, kādēļ atcēli, man īsti nav zināms, gan jau kaut kādas atkal kļūmes kaut kādās sistēmās, bet kā vienmēr nekas jau tur jauns nav. Un tā krava, ko šī raķeta nogādās, tātad orbītā ir Franču militārās novērošanas pavadonis CSO3, kas ir 3. šīs sērijas pavadonis, un faktiski tātad uzlabos to spēju, kur šķiet Eiropai drīz vajadzēs pašreiz sauļoti un pēc iespējas vairāk. Tā ir tāda arī mazliet laba ziņa šajā ziņā. Un interesanti, ka šajā raķetē, kā zināms, ir arī tā sauktā smagākā versija. Tātad šeit bildē redzams, ka ir divi šie cietvielu pātrinātāji. Jaudīgākā versijā tāda ir 4.
Un šogad ir paredzēts arī šādas konfigurācijas starts, tātad būs nevis 2, bet 4 tie pieliktie ciet vēl zinēji. Un tajā misijā tiks nogādāti tātad Amazon internetu pavadoņu mākoņa projektu Kuiper, vairāk kā 30 pavadoņi, tātad, kas būs reāls Starlink konkurents, protams, no tiem pašiem staļiem. Un līdz ar to nekāda tāda labā ziņa tiem, kam ir ļoti nepieciešams šāds bezvadu tīkls, tā nebūs, bet tā būs jebkurā gadījumā alternatīva. Un tad jau redzēsim, kā tas viss tur tālāk ies. Startējusi arī beidzot, jāsaka, ir New Glenn raķete. Tātad tā ir tāda mazliet jaudīgāka par iepriekš minētājām, varētu teikt. Protams, smagsvara raķete, bet tāda vidēji smaga salīdzinot ar Starship mazliet kāds reizes 3 mazāk celtspēja, ja mēs runājam par zemu orbītu. Un tad šī raķete arī ir veikusi pirmo lidojumu, un kas interesanti, arī šai raķetei pirmais lidojums bija sekmīgs. Ir atzīts par sekmīgu, kaut arī pirmo pakāpi neizdevās nosēdināt uz peldošas platformas jūrā, kā bija paredzēts, tomēr pārējā misija tika veikta sekmīgi, tika nogādāta orbītā. Īpaša platforma, kas paredzēta pavadoņu nogādāšanai dažādās orbītās. Tas ir tātad Blue Origin, varētu teikt, pakalpojums, kas nodrošina to, ka vairākus pavadoņus kopā ar to platformu nogāda orbītā, un tālāk tā platforma jau ar saviem dzinējiem nodrošina to, ka katrs no tiem pavadoņiem tiek novietots, teiksim tā, savā vietā. Un te ir runa arī par ģeostacionārajām orbītām, arī tur var tos pavadoņus vairākus aizvest un izvietot tur, kur viņiem jābūt. Un tā būs tāda jauna spēja, kad ar vienu startu varēs precīzi novietot vairākus pavadoņus. Vairāk kā 2 šajā gadījumā jāsaprot, jo 2 jau var ar to pašu Arianu palaist. Šeit ir runa laikam līdz 5 pavadoņiem vienā startā, un tas tāda interesanta lieta. Un šai raķetei ir jautājums kādam? Es labprāt atbildu uzreiz arī uz jautājumiem. Vai tas bija vienkārši kāds teica kaut ko? Nav jautājumu. Labi. Lūk, šai raķetei tātad šogad ir paredzēti vēl 4 starti, un arī tātad faktiski, var teikt, ar pirmo šāvienu jau ir sanācis, un nekāda liela tur izmēģināšana kā dažam labam konkurentam te nenotiek. Palaižam sanāk un piedāvājam pakalpojumu potenciāliem un esošiem klientiem. Tas, protams, tā ir liela atšķirība salīdzinot ar to pašu SpaceX. Protams, ir raķetes, kas jau kādu laiku lido. Viena no tādām ir Rocket Lab Electron. Tomēr par to ir jāatgādina, lai mēs neaizmirst, ka tāda ir. Tā ir mazā raķetīte, kas nodrošina tātad nelielu kravu līdz 320 kg nogādāšanu zemajā orbītā. Un jaunums, kas nav tāds liels jaunums, tas jau kādu laiku ir, kad šobrīd jau tātad sākotnēji šīs raķetes startēja Jaunzēlandē no vienas pussalas, tad tagad ir izveidots arī starta laukums ASV, un faktiski to raķetu var palaist no 2 vietām pasaulē. Kā saka, atkārtojot zināmo, šīs raķetes, tos turbosūkņus kompresors, kas tātad degvielu nogādā sadegšanas kamerās, darbina elektromotori, kurus savukārt pāro no akumulatoriem. Un tā ir tāda īpatnība, kas piemīt šai raķetei. Un te uzreiz jāsaka, ka to atkārtot ar lielāku izmēru raķeti īsti nesanāks, jo tad to akumulātoru masa, kas ir nepieciešama, lai tādu kaut vai New Glenn darbinātu šādi, tā masa būtu tik liela, ka tā raķeta vispār nemaz nespētu pacelties. Un līdz ar to šobrīd pie esošajām akumulātoru tehnoloģijām šī ir tāda mazo raķešu iespēja veidot lietas savādāk, iespējams drošāk. Tas jautājums vai drošāk, bet tādu viņi to konstrukciju izvēlējās un, kā redzams, strādā tīri labi. Plānos ir arī šīs te pirmās pakāpes atgūšana,
Tikai jāsaka, ka atgūšana nebūs nemaz līdzīga tam, kā tas notiek, piemēram, Falcon 9 pirmai pakāpē, kas tātad veic šo manevru ar darbinot dzinējus bremzē, tad iziet no orbītas un nolaižās arī ar vilkmi. Šeit tā ideja ir cita. Tad pirmā pakāpē, kad otra atdalās no pirmās, tad, protams, ir izslēgt visi pirmās pakāpes dzinēji. Šī pakāpe vienkārši sāk, var teikt, krist lejā. Un tas notiek, protams, viņi to pakāpu vedot, bet nekāda dzinēja iedarbināšana nenotiek. Bremzēšana notiek tātad izmantojot atmosfēru. Un beigās, kad ātrums ir samazinājies tik tā, ka var izlaist izplatni, tad tiek izlaists izplatnis, un tad, kad tā pakāpe jau ir nolaidusies tuvu, tas notiek virs ūdens, tātad tas, protams, kā jau daudziem šiem raķešu palaidējiem drošības pēc, tātad starta trajektorija ir virs ūdens, izņemot, protams, kā zināms Baikonur, tur virs Kazahstānas stepēm tas notiek. Un tad ar helikopteru šo pavadoni noķer ar āķi, un tad to pakāpi savāc un nolaiž jau krastā. Tas manevrs ar helikopteru, tas vēl nav izmēģināts, bet tā izplatņa izlaišana un tātad lēna nosēšanās no okeāna ūdeņos, tas jau divreiz ir izmēģināts un abas reizes ir izdevies. Tiesa, protams, tā pakāpē īsti netiek izmantot otrais, jo tā atgūšana nav notikusi tādā veidā, kā bija plānots. Proti noķerot ar helikopteru, nolaižot krastā, bet es sapratu, ka tas ir tuvākajā laikā ir domāts to pamēģināt, jau tā pilnībā. Un tad sākās daudziem jau zināmās tādas interesantās lietas, kas pēdējā laikā varētu teikt tā līdzīgi, kā notiek aviācijā visādas nelabas lietas, tad arī ar SpaceX saistīti dažādi lidaparāti arī, kā kuram vienam izraisa šovu, uguņošanu, citam rada bažas par drošību. Un šajā gadījumā, protams, ir runa par trešo, tātad, 7. lidojumu, kas izvērtās tā kā redzams attēlā, tātad virs Karību tām salām, debesīs, tur 2 salas aizmirst no galvas tos nosaukums. Un, protams, ne tikai, bet tur plašākā apgabalā varēja vērot tātad to, kā atmosfēra atgriežas šis Starship, tātad tā otrā pakāpē, pēc tam, kad tā bija nostrādājusi pašiznīcināšanās sistēma, kas nostrādā brīžos, kad ir skaidrs, ka nolaisties nevarēs. Tā ir tātad faktiski strateģiski izvietots sprākstviela par raķetes korpusu, kur vienkārši uzlaiž gaisā un tā raķeta izjūg gabalos. Un mērķis ir tieši tāds, kad, lai tā raķeta krītot lejā, nenāk lejā vienā gabalā, jo, ja tāds liels gabals kaut kam uzkrist virsū, tad būtu stipri bēdīgi. Daudz bēdīgāk nekā, ja nokrīt mazāku atlūzu mākonis, no kurām turklāt lielā tā daļa sadeg. Un tad, un tas iemesls, kas šobrīd ir tā visticamākā un darba versija, ka ir notikusi degvielas noplūde virs tā sauktā dzinēja ugunsmūra, tātad kaut kādu vibrāciju vai kaut kādu līdzīgu procesu rezultātā, tad ir bojāts degvielas vats vai cauruli, kas tas tur ir notikusi šī noplūde, un tā noplūde ir bijusi tik intensīva, ka tā sauktā vēdināšanas sistēma, kas to nevajadzīgo vēdina no tās tātad telpas virs dzinējiem ārā, tā nav spējusi ar to tikt galā, un faktiski tur, es saprotu, arī ugunsgrēks sācies, un tad arī to raķeti iznīcināja, lai tā tad neradītu uz zemes kaut kādu lielu skādi vai problēmas. Un tad uzreiz ir nākamais, tātad Falcon 9 otrā pakāpe, kas, protams, arī jāsaprot, ka tā nav standarta situācija un tā parasti nenotiek, jo šīs te Falcon 9 otrās pakāpes ir veidotas tā, ka viņas arī kontrolēti iziet no orbītas ar darbinot dzinējus, un tas, kas no tur nesadeg, kā piemēram attēlā redzamā muca, kas nokrita Polijā, tas viss sakrīt kaut kur okeānā drošās vietās, tās augtajās raķešu kapsētās.
Bet šajā gadījumā kaut kas tur nenostrādāja, gan jau, ka vienkārši tie dzinēji nenostrādāja vajadzīgajā brīdī vai pietiekami ilgi, un šī raķeta tātad ienāca orbītā virs Eiropas, un attiecīgi sarīkoja, protams, mazāku pēc intensitātes un apjoma kā Starship, bet arī ievērojami daudz cilvēku bija redzējuši, un arī, kā varam redzēt, uzņēmuši attēlus un video. Šis ir no video, tātad kadrs, un tad tā šova sākums bija kaut kur virs Lielbritānijas, un tad cauri visai Eiropai līdz pat Polijai, kur pie Poznaņas tad arī šis bunduls un otrs tāds pats kaut kur vēl tika atrasts, un ir aizdoms, ka ir arī trešā atlūza atrasts, tā kā tāda diezgan, var teikt, pēdējā laikā diezgan kādam interesanti, kādam arī bīstam. Jā, es vēl varētu atgriezties atpakaļ pie šī. Tas tātad bija tas, ko varēja vērot no zemes, un tie cilvēki, kas atradās uz šīm salām, arī īpaši apdraudēti netika. Bet virs Meksikas līča tajā joslā, kur krita šis atlūza mākonis, Federālā aviācijas administrācija, kas kontrolē tātad lidojumus ASV un tur apkārtnē, izsludināja lidojumiem aizliegtu zonu, tieši tur, kur bija šo atlūzu tāds koridors, kur viņi skrita. Bet, protams, kā vienmēr šis aizliegums tika izsludināts nepietiekami ātri, proti tās atlūzas jau bija sākušas ienākt atmosfērā, un ir arī pilotu aculiecinieku pat uzņemti video, kur lido un saka, mēs redzam, tur gāžās lejā kaut kas. Un bija arī lidmašīnas, kas bija ielidojušas tieši tajā potenciālajā atlūzu krišanas trajektorijā, jo laicīgi nesaņēma šo informāciju, tā kā tas bija diezgan tāds bīstams moments priekš civilās, un ne tikai, protams, priekš jebkuras aviācijas, kas te vietā bija gaisā, jo, skaidrs, ka ja kaut kāda lielāka atlūza trāpa lidmašīnai, tad tur viss var beigties arī diezgan slikti, par to jau laikam jāšaubās nav. Līdz ar to ir, protams, tas skaistuma moments, jo tas diezgan iespējīgi, ja pameklēsiet video, kurš vēl nav tos redzējis, bet no otras puses ir jau šie arī reālie riski, kas eksistē kontekstā ar to, kas notiek mazliet tuvāk Zemē nekā orbīta. Un tas pats, protams, attiecas arī uz šo notikumu, ja tāds bunduls trāpīt kādā lidmašīnai, kur varbūt arī liela nav, bet ja viņi te sāks gāzties viens pēc otru, kādreiz jau trāpīs, un tas galīgi nebūs labi. Lūk, un tad ir sadaļa, ko es nosaucu jaunās raķetes, un te jāsaka, ka, ja pagūglē, ja tā var teikt, tad var atrast, ka šajā gadā kopsumā ir plānots apmēram 30 dažādu jaunu raķešu pirmie starti. Viņi tiešām ir daudz. Tur, protams, Ķīna, Japāna, Indija un viss citi, tas jau ir ar to raķešu laišanu, kā saka, piešaušies un dara vienkārši jaunas modifikācijas, tā skaitā Japāņiem tur būs jauna modifikācija, viņi tai galvenai raķetē aizmirs, kā viņi sauc, bet nav svarīgi, to var atrast. Bet interesantākās lietas ir tādas, ka Austrālija plāno palaist savu pirmo pašmāju raķeti ar nosaukumu Eris Block 1. Tā ir pilnībā Austrālijā radīta, un arī no Austrālijas tiks palaista šī raķete, un tas arī būs tā kā pirmais starts. Jā, zinām, tad savulaik Briti laida arī, gan tikai viens starts notika, bija tāda raķeta Black Arrow. Tā bija Britu raķeta, kur viņiem vienkārši bija līgums ar Austrāliju. Līdz ar to no Austrālijas jau orbitālās raķetes ir startējušas, un iespējams, kad ir vēl citas. Bet šī ir pirmā tāda, kas ir izstrādāta Austrālijā, un arī, protams, tiks palaista no Austrālijas. Tad interesanta lieta ir, kad arī Ukraiņiem ir savu orbitālā raķeta, kas jau ir 4. iterācijā, ciklons, tātad 4. Un šī jaunākā modifikācija ciklona 4M top sadarbībā ar kanādiešiem. Un arī starts notiks no Kanādas teritorijas, zinām iemeslu dēļ, protams, un viņiem, principā, tur ir sadarbība. Ukraina nodrošina dzinējus, kā mēs zinām, viņiem ir ļoti spēcīgi šī te raķešu dzinēja
ražošanu un izstrādi. Savukārt kanādieši, protams, piedalās ar finansējumu, ar kaut kādām citām tehnoloģijām un nodrošina arī šo startlaukumu, kas esot jau izbūvēts, un arī šai raķetei pirmais starts ir plānots šogad. Tad Spāņiem būs sava raķete, kas gan top Eiropas kosmosa aģentūras tādā ietvarā Miura 5, ja es pareizi izrunāju. Tā arī būs nepārāk jaudīgi. Tur, man liekas, ir runa par kaut ko ap tonu vai apmēram tā. Tātad orbītā. Un tas būs tāds, varētu teikt, pirmais mēģinājums izveidot raķeti, kas jau no sākuma tiek veidot ar domu, ka tā būs atkārtot izmantojama. Pirmās versijas nebūs, bet viņi ir veidots tā, ka tālākām versijām pirmā pakāpe atgriezīs darbinot dzinējus, līdzīgi kā to dara Falcon 9 un Falcon Heavy raķetēm. Tāpat tās, protams, arī New Glenn un Starship. Tātad faktiski tās ir tās Eiropas pirmais mēģinājums radīt kaut ko atkārtot izmantojumu. Protams, ir arī Ariane raķešu sērijā, kas ir krietni lielāks par šo plāni, nodrošināt kaut kādu veidu atkārtojamību, bet tas vēl pagaidām nav sākts izstrādāt vismaz tādā nopietnā līmenī. Par to ir domas, idejas, ir arī Eiropā tiek izstrādāts ar metānu darbināts dzinējs. Kā zināms, šobrīd Ariane 6 izmanto to pašu vulkānu dzinēju, kas bija Ariane 5 mazliet uzlabot, bet dzinējs principā ir tas pats un tas darbojas ar ūdeņradi. Bet nākotne, kā visi zina, ir metānā. Līdz ar to arī Eiropa izstrādā ar metānu darbinājumu dzinēju, un tas ar laiku aizstās šo vulkānu. Gan jau droši vien viņi tāpat par vulkānu sauks, tikai būs, teiksim, vulkānu 3. Tā, tas, kā būs, tā būs. Un interesanti ir arī tas, ka Northrop Grumman beidzot ir, visi droši vien atcerās, viņiem bija tāda Antares raķete, kuru darbināja tie RD 180 dzinēji. Viens dzinējs, ja pareizi saka. Un, protams, pēc notikumiem ar nelietīgo iebrukumu Ukrainā šo dzinēju piegādes nav drošas, un līdz ar to faktiski tā Antares vairs nelido, tāpēc, ka nav droši dzinēju piegāžu. Bet tas jautājums ir atrisināts, un viņi kopā ar Firefly Aerospace izstrādā jaunu pirmā pakāpi, kas kalpos Firefly pirmkārt jau vajadzībām, un otrkārt ar tiem pašiem dzinējiem pielāgots būs arī tātad Antares jaunās sērijas raķetei. Jau ar amerikāņu dzinējiem vēl joprojām darbināms ar petroliju, bet tas jau būs ASV pašmāju dzinējs, un līdz ar to vairs nebūs šīs atkarības no postpadomju ražojuma. Jā, un tad varam iet tālāk. Tā jau ir tāda interesantāka lieta mazliet. Tas, protams, visiem bija interesanti, bet šī man šķiet pavisam interesanti tādā ziņā, ka tas pats Rocket Lab, kas to, kā atcerties, mazo elektronu raķetīti laiž, ir izstrādājis un principā šogad plāno veikt pirmo startu savai jaunajai raķetei, kā, protams, nebūtu tur ļoti daudz jābrīnās, ko sauks par neitronu. Un ideja ir jau sena, gan jau kāds arī ir dzirdējis, bet tā raķete ir tikusi tik tā, ka viņai šogad ir plānots izmēģinājums. Un kaut arī tādu plašu informāciju par to raķeti nevar tā ļoti daudz dabūt. Ir zināms, ka tā celtspēja tātad būs 13 tonnas līdz zemai orbītei, kas ir, teiksim, New Glenn, tātad ir apmēram 50, tad, sanāk reizes, tad 4 mazāk, 3,5–4 mazāk par to, bet to joprojām tā skaitās, tāda vidēji smaga raķete. Es pat to klasifikāciju tik labi nepārzinu, bet viņa nav maziņa. Tā ir pietiekoši liela raķete. Un no sākuma bija doma, ka būs visa tā raķete būs daudzkārt izmantojama, bet šobrīd ir pirmajā tajā iterācijā, ja tā drīkst teikt, ir paredzēts, ka atkārtot izmantos tikai pirmo pakāpi. Savukārt pārējais sākumā būs vienreiz izmantojams. Un ir arī plānot šo raķeti certificēt cilvēku lidojumiem, līdz ar to potenciāli būs vēl viens nesējs, kas varēs nogādāt arī kosmosā. Es nezinu, kā to sauks Jaunzēlandē, gan jau par astronautiem.
diez vai viņi sev kaut kādu nosaukumu izdomās. Tā. Un otra ir tātad Stoke Space Nova raķete, un tā ir, protams, mazāka, bet man viņas tā, izstrāde piesaistīja ar to, ka šī ir tā kompānija, kas otrajā pakāpē plāno izvietot dzinēju, kas būs tāds gredzens, kas faktiski būs ar daudzām mazām sprausliņām gredzens, kas nodrošinās, kā viņi paši apgalvo, labāku veiktspēju. Ja mēs salīdzinātu ar dzinēju, kuram ir viena liela sprausla, tur var paskatīties internetā kā viņi to pamato. Un tātad, protams, arī mazās klases raķeti līdz 5 tonnām, bet pietiekami daudz, lai būtu, kā saka, noiets, lai būtu klienti. Un arī šai raķetei pirmais lidojums ir šogad, un arī šai raķetei pirmā pakāpe ir plānota tāda, ka to varēs izmantot atkārtoti. Tas faktiski jau laikam tagad kļūst par tādu bez mazai obligātu atribūtu tādā ziņā, ka, ja tu nevar to aparatūru izmantot vairākas reizes, vismaz, ja ne uzreiz, tad ilgtermiņā, tad tev tās visas biznesa lietas ir grūti sakārtot un tādu nodrošināt, jo to visu laiku nākas, to visu laiku ražot. Piemērs arī labs ir Ariane 6, kad lielākie klienti viņai faktiski ir Eiropas kosmosa aģentūra un militārie pasūtījumi. Ir daži kā tas pats Amazon, tas pavadoņu mākonis, kas tiks veidots, bet tur jāsaprot, ka tas ir vecs līgums, ko noslēdza ar Ariane Space vēl pirms tam, pirms laika, kad New Glenn bija un arī Vulcan Centaur bija gatavs. Un daļa no šī Kuiper projekta, tātad internetu pavadoņiem tiks laists arī ar citām raķetēm, ne tikai ar Ariane 6, jo Ariane 6 tomēr sanāk diezgan dārgi. Tā, un tad ir tātad dažādi, tas tāds par visādām lietām, kas arī šķita interesantas. Tātad, un pirmais ir jāatcerties, kad notika, tad bija plānots šī Vulcan Centaur otrais lidojums. Tad tai kravai, ko šai raķetei vajadzēja nogādāt, bija tātad šis Dream Chaser atkārtot izmantojamais lidaparāts, kas savā ziņā atgādina mazu šatliņu. Tātad ideja tāda, ka tā daļa, kas priekšā ar spārniņiem atgriežas uz zemes, tāpat kā savulaik atspoja kuģis Space Shuttle. Un interesantā konstrukcija ir arī ar to, ka tātad faktiski tas bloks, ko palaiž kosmosā, sastāv no šīs lidmašīnas tipa kuģa, un tad ir vēl atsevišķi šis moduls, kas redzams aizmugurē, saucās Shooting Star, kas ir vienreiz izmantojams, bet tas palielina tātad šo kopējo celtspēju tam kompleksam, ja tā var teikt. Un, protams, arī nodrošina tātad manevrēšanai un piedziņai nepieciešamās lietas. Un tāds ir tas tātad komplekts, ko palaiž, tātad to lidmašīnā var normālos apstākļos aizvest 5 tonnas kravas plus vēl 500 kg arī, tā kā varētu teikt, ārējiem apstākļiem pakļautā veidā, bez atmosfēras, faktiski vakumā, ja nonāk kosmosā, tad tā krava atrodas vakumā, kaut kādas lietas, kam tas nav problēma. Un tajā paša Shooting Star modulī var ievietot 4,5 tonnas arī tādā atmosfēras režīmā, tātad pasargāts no kosmosa tieši ietekmes. Un kad nonāk pie, piemēram, starptautiskās kosmiskās stacijas, kas arī faktiski tā ir pirmā šīs sistēmas mērķis, tātad veikt apgādes misijas, tad, protams, viss, kā mēs redzam, pieslēdzās stacijai klāt, izkrāmi ārā visu, kas ir vajadzīgs tajā lidmašīnā, kas ir tātad tas Dream Chaser pats, saliek iekšā lietas, ko grib droši nogādāt atpakaļ uz zemes. Tad visa šī padarīšana atdalās no stacijas nost. Tālāk sadalās divās daļās. Lidmašīna
aiziet uz nolaišanās trajektoriju un uz skrejceļu nolaižās uz Zemes. Savukārt tas Shooting Star moduls ir vienreiz izmantojams, tas sadeg atmosfērā un nekas no tā atpakaļ neatgriežas. Tā konfigurācija un tā ideja. Un arī šim te kompleksam šogad ir plānots pirmais starts. Cerams, kad šoreiz izdosies, jo ir jau atlikts pietiekoši daudz, vismaz manuprāt. Jā, un tad, protams, ziņas, kas jau daudziem nav jaunums, tātad šis Firefly Aerospace Blue Ghost lidaparāts ir zonda, vai sauciet, kā grib, ir nolaidies uz Mēnesi. Tas tur atradīsies, protams, ilgi, bet darbosies tātad vismaz 14 dienas. Un interesanti, ka 14. martā ir plānots vērot saules aptumsumu, kad Zeme aizsegs sauli un ievāk datus. Tāda interesants notikums. Varēsim droši vien arī redzēt attēlus, kā tas ir, un manuprāt, būs interesanti. Tad tur, protams, uz borta ir daudz citas lietas, bet vēl viena ļoti interesanta lieta, kas man šķita, ir tāda, ka tur atrodas tātad faktiski navigācijas pavadoņu uztvērējs, kas mēģinās no Mēnesis uztvert GPS pavadoņu signālu un izmantot to navigācijai. Eksperimentu mērķis, protams, kā var nojaust, ir pārliecināties par to, ka arī uz Mēnesis var izmantot jau esošo infrastruktūru, kas atrodas orbītā ap Zemi. Tur fonā bumbulis tā ir Zemi. Tātad orbītā ap Zemi. Un tātad būs eksperiments, vai to signālu var droši uztvert, un vai tas mērījums ir pietiekami labs, lai varētu tātad to izmantot navigācijai. Starp citu ir arī, man liekas, ka tieši Eiropas kosmosa aģentūrai ir projekts, kur ietvaros tiks veidota navigācijas infrastruktūra ap Mēnesi. Es nezinu, kad tas neatceros pareizāk, kad tas plānots, bet, ja es pareizi atceros, tur sākotnēji ir paredzēts palaist 4 pavadoņus, kas tātad riņķos ap Mēnesi un darbosies, protams, līdzīgi kā navigācijas sistēma uz Zemes, bet šim pavadoņu tātad, kopumam tas mērķis būs ne tikai navigācija, bet arī datu pārraide, proti, lai varētu no jebkuras vietas uz Mēnesi, jebkurā laikā, arī no tās puses, ko tātad no Zemes nekad neredz, lai varētu veikt datu pārraidi praktiski reāla laikā un nebūtu. Būtu, protams, tāda sekundbišķi vairāk aiztur, kas paiet, kamēr signāls līdz Mēnesim aiziet un atpakaļ atnāk, tad kopā tur datoriķu valodā pings būtu pāris vai 3 sekundes, bet tas arī viss, bet no jebkuras vietas varētu tātad komunicēt. Vēl viena lieta ir tātad, kā bija rakstīts jaunas paaudzes reflektors, kura funkcija tātad ir faktiski atstarot lāzeru starus, ko raida no Zemes. Ja atcerieties, tad Apollo misija laikā, kad lidoja uz Mēnesi šīs misijas, viena no lietām, ko viņi atstāja uz Mēnesis virsmas, bija tātad šie īpašie reflektori, kas uztver to gaismu faktiski uz visām pusēm, lai no kuras puses arī tā gaisma nenāktu. Tātad šī gaisma tiek atstarot. Un mērķis ir tāds, ka ar lāzeru staru spīdina uz Mēnesi no šiem reflektoriem. Tātad, protams, no viena zināma, lai varētu to mērījumu veikt precīzi. Šis stars atstarojās un attiecīgi uz Zemes tiek uztverts un ar sarēķināts laiks, kas bija nepieciešams fotonu ceļam tur papakaļ un tādā veidā nosaka attālumu. Ja es pareizi atceros, ar precizitāti pāris centimetri. Tātad mēs varam noteikt attālumu uz Mēnesim ar pāris centimetru precizitāti. Šis ir jaunas paaudzes reflektors, īsti nezinu, ar ko viņš atšķirās. Un kāpēc jaunas paaudzes? Tāpēc, ka vienkārši jauns. Gan jau arī konstrukcija atšķirās, jo tie, kas tur šobrīd atrodas un tiek izmantot, ir vienkārši tāda matrica no dažādiem atstarotājiem, kas atstaro dažādos virzienos.
šeit iespējams ir kaut kādas citas uzbūves īpatnības, un tāpēc arī jauna paudze. Tā, un tad, protams, arī aparāts, kas te jau ir noteicis, ir Intuitive Machines Asina, kas ir šī uzņēmuma otrais mēģinājums nolaisties. Tas notiks, es sapratu, ka rīt. Un tur, protams, arī tā nav vienkārši tikai karoga misija, kad aizbrauks un pateiks, mēs nolaidāmies. Te ir arī doma veikt dažādus eksperimentus, un šeit viens no eksperimentiem ir interesants ar to, ka tam aparātam līdzi ir urbis, kas spēs diezgan dziļi ieurpties, un tam urbiem ir klāts spektrometrs, un mērķis ir tāds, ka urpties mēnesis virsmā un skatīties, vai tur ir ledus, un skatīties vispār, kas urbjoties iekšā, ko var atrast. Un ko jau ar spektrometru var noteikt diezgan daudz, ja pareizi uztaisa. Un faktiski, jā, mērķis ir tā tad meklēt, ir zināms, ka ūdens ir, to jau, tas nav jaunums, bet jautājums ir par to, cik un kur. Un tad šis ir viens no eksperimentiem, kas tiks veikts konkrētā vietā. Es sapratu, ka tuvu polāram krāterim, un līdz ar to varēs arī saprast, cik tur daudz tā ūdens tā regulītā īsti ir. Cita aparatūras vienība, ja tā teikt, var teikt, ir Grace Hopper. Tas ir tāds raķešu dzinējiem darbināms lēkātājs. Aparāts, kas lēkās, veiks vairākus lēcienus, un tātad viņa mērķis ir ieliekt tātad iekšā tajā krāterī, kur ir apgabali, kas atrodas pastāvīgā ēnā, un arī neapskatījos tieši, kas viņam tur ir pa instrumentiem, tur noteikti ir kaut kādi instrumenti, un tātad veikt novērojums, un viņa tā dzīve ilga bez tās saules, jo viņam, protams, ar elektrību nodrošina saules baterijas ir apmēram pusstunda, un tad, ja nolems šīs misijas vadības centrā, tad to aparātu vajag vēl, tad viņam liks izlaikt ārā atpakaļ no tā krātera saules gaismā, uzlādēties, un tad viņš varēs to joku atkārtot. Un vēl viens tāds pavisam interesants eksperiments ir tāds, ka te ir kļūda ar N, bet to neņemiet galvā, tur nav eņi, tur ir N. Tātad faktiski šim te IM2 uz borta ir Nokia 4G mobilā bāzes stacija. Un tas ir vēl viens eksperiments izmēģinājums, tātad faktiski šo divu aparātu, tātad Grace Hopper un IM2 saziņai uz mēnesi tiks izmantots 4G mobilais tīkls. Un tas ir tāds izmēģinājums, skaidrs, ka tas strādās, nav jau īsti iemesli nestrādāt, bet jebkurā gadījumā, to vajag izmēģināt, kā tas strādā, saprast nianses, un kā jau vienmēr, ja kaut ko dara prom no mājām, kaut kādā citā vidē, atklājas kaut kādas nianses un detaļas, un to, protams, vislabāk ir noskaidrot, izmēģinot praksē, un tā, ka tas neko īpaši neapdraud šajā gadījumā, tad vēl viens eksperiments. Un, protams, ja tas nestrādās, tad Grace Hopper būs nepatikšanas, jo viņam nebūs iespēja komunicēt ar to IM2, un tā tad arī ar Zemi, bet tas arī ir tas, ar ko tās nepatikšanas šajā gadījumā beigtos. Lūk, un tad, tas laikam ir tā kā pēdējais šajā stāstījumā, ir zināms, ka tāda zonda Bepi Colombo jau kādu labu laiku atrodas ceļā uz Merkūru. Tur veic dažādus gravitācijas manevrus un galā nākamā gada novembrī ieies orbītā ap Merkūru. Tad, lūk, nesen, tas, man liekas, bija februārī, ir tātad noticis pēdējais šīs zondas pārlidojums Merkūram attālumā, kas ir mazāks par to, kādā šī zonda jau turpmāk jau kad būs. Proti, šie gravitācijas manevra pārlidojumi notiek tuvāk nekā tā faktiskā darba orbīta, kurā tātad zondījies nākamgad, kur būs, kā var redzēt, 480 līdz 1500 km attāluma tāda elipse. Un
Bet šis pārlidojums notiek mazāk kā 300 km augstumā, līdz ar to tie attēli, kas ir uzņemti šajos pārlidojumos. Tas nav pirmais, ir bijuši vēl iepriekš dažs labs pat tuvāk par 200 km, un katrā reizē ir uzņemta attēli, un šo attēlu izšķirtspēja ir lielāka, labāka nekā tiem, kas pēc tam taps. Tā ir tāda mazliet interesanta nianse, ka tik labas bildes vairs nebūs. Bet, toties pēc tam to bilžu būs daudz. Un tātad mazliet par misiju. Tātad tās faktiski sastāv no 3 daļām. Ir šis modulis, ja tā var teikt, kas nodrošina 2 citu moduļu vai zondu nogādi Merkūra orbītā. Un viena no funkcijām šim transporta blokam, ja tā var teikt, ir, protams, veikt orbītas korekcijas, bet arī nodrošināt bremzēšanas manevrus vai arī pātrināšanās. Nav svarīgi. Tātad nodrošina vilkmi ar jonu dzinējiem. Un šai modulī ir 4 tādi dzinēji kā mazie attēliņā. Tie ir jonu dzinēji, kas kuru kopējā patērētā elektrība ir kaut kā 2,5 kW. Un tur es sapratu, ka impulss ir kaut kā 300 Nm vai kā viņus tur mēra. Un kas faktiski ir jaudīgākais jonu dzinējs, kas šobrīd atrodas kosmosā un tiek darbināts. Tas tā interesanti. Un tad misijas tajā brīdī, kad notiks šī ieiešana orbītā, tas servisa modulis atdalīsies. Un no tā servisa moduļa savukārt atdalīsies nost Japāņu izstrādāta magnetometra zonde, kas mērīs Merkūra magnētisko lauku, un otra ir Eiropas kosmosa aģentūras tātad izstrādāts Merkūra orbiters, kurā tad arī atrodas tā kamera, kas uzņēma jau arī redzamu attēlu, un kas vismaz gadu tātad šie 2 aparāti veiks Merkūra izpēti, fotografēs, mērīs magnētisko lauku, mērīs gravitāciju, iegūstot gravitācijas karti, un ir opcija šo misiju pagarināt vismaz vēl uz gadu, līdz ar to, šobrīd vismazāk izpētītā Saules sistēmas iekšējā planēta beidzot tiks tā kārtīgi izpētīta, tā varētu teikt. Un tas man arī ir viss. Tagad ir laiks jautājumiem, ja tādi ir. Jā, droši jautājiet. Čatā pagaidām nekā nav. Bet tad man varbūt jautājums tāds, Eiropā, tagad daudzās lietās saka, ka Eiropa ir jācenšas būt vēl pastāvīgākai. Eiropa diezgan blīvi apdzīvota un ir zinām nosacījumi, ja grib savu jaunu kosmodromu veidot. Tas ir Skandināvijā, bet vai ir vēl kādas potenciālas vietas, kur Eiropa varētu geogrāfiski sev tuvumā izveidot kosmodroms? Īsti nē. Vienīgi kaut kur jūrā salās. Un tas, kas ir Skandināvijā, jāsaprot, ka tur nav orbitālo raķešu palaišana. Tur ir suborbitālās, tās sounding tipa raķetes. Un tur ir ideja, kā jau jūs saprotat, ka viņa nostartē, uziet vertikāli augšā un pēc tam krīt lejā. Protams, tur vējš viņu ietekmē, un tāpēc vajag Skandināviju, kur tomēr tā teritorija diezgan liela, salīdzinot ar to pašu Latviju. Bet jebkurā gadījumā viss, kas uziet augšā, tur pat arī krīt lejā. Un tad to var izdarīt kaut kādā tur polārā loka tūmā, kur ļoti reti apdzīvots un īpaši neviens apdraudēts nav. Tie riski tur ir ņemti vērā, protams, un tiek novērsti, ņemot vērā to, ka nestartē, kad ir stiprs vējš tur dažādos atmosfēras slāņos un tā tālāk. Lai veiktu orbitālo startu, ir tiešām vajadzīga liela teritorija, un nevelti mūsu Eiropas kosmodroms atrodas Dienvidamerikā, Franču Gvijānā, kur tā raķešu trajektorija faktiski iet virs okeāna. Un ja tur kaut kas aiziet pa gaisu, tad viss sakrīt jūrā. Un turklāt nevis vienkārši, bet jau apgabalā, kas ir atbrīvots no kuģiem un jebkā cita peldoša, kas varētu tikt apdraudēts. Tā kā atbilde ir, ka jāskatās kartē un jāpaekstrapolē tās orbītas, kurās mēs varētu gribēt tikt, un tad jāskatās, no kurienes mēs varam to raķeti tad palaist, lai to īstenot.
Bet no Eiropas kontinentālās daļas atbildi nē. Nu, orbitālās raķetes es neredzu, ka varētu startēt. Jā, tā, sveiks, Daini. Redzu, ka tu esi pacēlis roku, lūdzu. Jā, un paldies, Raid, par ļoti interesantu stāstījumu un aktualitātēm. Par Skandināviju tomēr var papildināt to, ka paredz tālāk no Zviedrijas S-range, ka no Norvēģijas Andøya palaist orbitālas raķetes drīzumā, varbūt par šī gada beigās. Un iemesls, teiksim, pielietojums ir tas, ka orbītas arī polārās. Tad notiek ar šauju pār Ziemeļjūru. Līdz šim tas ir bijis arī tāds delikāts politisks jautājums, jo Norvēģi savu Andēja bāzi saskat kā konkurenti S-range'ai, un, protams, tie ir geogrāfiski visai tuvu, un, lai no Zviedrijas izšaut, jālido pār Norvēģijas teritorijai, un tur agrāk atļaujas tā bijuši, bet paredz tātad drīzumā, un pirms Zviedrija likumdošana bija sakārtot apmēram pirms gada, tāds 500 lapas pušu bijis kosmosa likums, kas ir sagatavošanās orbitālām. Ir vēl viena vieta Eiropā, kur esot, es tuvāk pat īsti nezinu, un tā ir salas ārpus Lielbritānijas. Vai tās ir Hebīdas salas vai Šetlandes, es tagad neatceros, bet tas ir kaut kur ārpus Skotijas, un tur būtu pielietojums tas pats, tātad it kā tirgus nevis mēģināt ekvatoriālā, jo tur, protams, Gojāna ir pārāk, bet tas būtu pielietojums no polārām raķetēm. Tā kā pēc kāda gada vai diviem arī tas var parādīties. Paldies. Nu jā, te redz, ka ir kompetenti atbild par to, ka var, principā var, bet, kā es jau teicu, tad jāskatās, kāda ir tā trajektorija, kur mēs gribam. Tā ir tā atbild polārās orbītas, tātad mēs no pāris vietām varam sasniegt. Jā, bet paldies par interesantu papildinājumu. Tā, jautājums čatā, kā tur palika ar projektu šaut raķetes no kuģiem? Palaikam jau šauj. Mazās jau varētu. Mazās šauj, tās ir pamatā no balistiskajām raķetēm aizgūtās, jo viņas jau ir taisīts tā, ka var šaut no zemūdens, tad var izšaut arī no platformas. Protams, arī bija. Bet tas, cik es atceros, viss bija uz balistisko raķešu bāzes, ko šauj. Tā ir viena lieta, otra lieta, ķīnieši jau uztaisīja to, kā viņi sauc, Gravity One, laikam, to milzīgo raķeti, ko es kaut kad arī esmu rādījis. Tā bija tāds drausmīgs monstrs, kur visas pakāpes ir cietviela, ieskaitot pēdējo. Tur ir muca ar degvielu, tad apkārt ir aplikti pātrinātāji, kas viss ir cietviela, un beigās vēl trešā pakāpe, kas to pavadoni tad nogādā savā īstajā orbitā, kas arī cietviela raķeti. Kā jūs zināt, to kā piešķirt, tā nodzēst vairs nevar. Līdz ar to tur par precizitāti runa nav veiktspēja. Tur bija laikam kaut kādas 20 tonnas, diezgan normāli veiktspēja, un viņi to raķeti tā iemesla dēļ, kad ar viņu neko darīt nevar, laida no jūras, no platformas, bet es skatījos, ka viņiem ir bijuši 3 starti, un 24. gadā ir starti beigušies. Tā kā acīm redzot, kaut kas jau tur īsti labi nav, jo citādi jau viņi turpinātu izmantot, jo skaidrs, ka tāda raķeta, ja viņu var palaist masās, ir ekonomiski izdevīgi, ir lēti. Skaidrs, ka viņi visu tur piesārņo, tur ar kaut kādiem alumīnija oksīdiem, nezinu ko, bet izmaksu ziņā jau ir lēti, ja, salīdzinot ar tādām citām, kas ir vadāmākas, protams, un inteliģentākas. Tā kā, jā. Vai tu aptuveni vari pateikt, ja pieņemtu tādu balistisko raķeti šauj zemajā orbītā, tā kaut kāda, cik lielu pavadoni, kādu masu var nogādāt? Tur 100 kilogramu, tur nekas liels nebūs. Bet tādus kubsatus veselu? Kubsatus tur var dažas vienības var noteikti palaist, jā. Tā, skaidrs. Tad pieminot kubsats, es tieši to arī pieminēju tādā sakrībā, varbūt ir zināms kādi projekti Latvijai, varbūt ne tieši Latvijai kā valstī, bet varbūt kādi Latvijas pētnieki, inženieri piedalās kādu kubsatu veidošanā, lai kaut ko interesantu uzlaist. Nekas vairāk par tartu aktivitātēm prātā nenāk. Tā neesmu arī dziļi pētījis, varbūt kāds no klātešošiem var nokomentēt. Kas ar to koka satelītu? Tas bija Somu. Un tur kaut kas ar Latviju arī bija. Nē, Latvija tur bija tas pavadonis bija vienkārši Finērs, nē. Viņš bija mūsu muzejā, tajā kaut kādā vienā no muzejiem, kas centrā Rīgā izstādīts kaut kādu pusgadu.
Es nepaspēju aiziet, es uzzināju to 2 dienas pirms izstādes slēgšanas, un tā arī neaizgāju. Bet, zin kā, tad, ja tā pavisam godīgi jāpajautā tam somam, ar ko es savulaik runāju, un kurš man to visu stāstīja, bet es sapratu, ka Japāņi jau savu koku pavadoni palaida. Ja es pareizi atceros to, ko es lasīju, līdz ar to, nu, tas somiem tur, viņiem bija paredzēts ar Vegas raķetu viņu laist. Un tas ar tām vegām notika, bet es sapratu, ka vēl nav bijis tas starts. Es varbūt palaidu garām, tu nepieminēji arī gadījumā, nu, tā varētu teikt, koka raķets, jeb finiera korpusa raķets, tāds projekts nav kaut kā pie horizonta. Nav dzirdēt. Vienu brīdi par kaut ko tādu runāju, jo tāds atbilstoši veidots finieris ir viegls, siltum izolējošs, izturība ir pietiekama, lai tāds augsts materiāls. Bet, zini kā, te jau man liekas, ka ja tu to pašu, nu, tad noteikti diez vai ir runa par orbitālu raķeti, tur tomēr gan jau, ka gribēs kaut ko, nu, kā Masks vispār tāraudu izmantoja, kā atzīst, ka, nu, ko tur čakarēties, vilka mīra, nu, taisam tādu, ko tur nevar sašaut ar šauteni pat, jā, lido tālāk. Tur koks varētu būt kaut kādām mazajām amatieru raķetēm, bet tad arī jautājums, man liekas, ka tur plastmasas caurules sanāk vieglāk un lētāk. Bet, nu, tās tādas manas neprofesionāli pārdomas, jā. Nu, jā. Tā, nosacīt runājot par eko variantu, kaut gan skaidrs, ka raķeti pēc būtības nekāds lielais eko nav. Zin, kā tev jau tāpat to finieru būs ar kaut ko jāpārklāj. Nu, tas pārklājums tur skaties, ka būs vēl trakāks par pašu plastmasu. Nu, tā. Tā, lūdzu vēl jautājums, variet droši pavaicāt. Izskatās, ka nav ne roka pacelta, ne arī čatā kaut kas ir, nedz arī kāds mēģina ar balsi mums pievienoties. Paldies tev, Raiti! Un tad, acīm redzot, nākamajā sezonā gaidīsim jaunumus un aktualitātes. Jā, nu, zin kā, tur tās visas 20, ko pasolīja, tur dažas ir tādas interesantas, par kurām noteikti. Es šoreiz nestāstīju, tāpēc, ka tie projekti, kur dažam labam starts ir vispār gada beigās. Tad, kad tas viss būs noticis, uztaisīsim apkopojumu un būs par ko atkal runāt noteikti, jā, protams. Labi, paldies.